Pirmkārt, tiešām apsveikt cilvēkiem par uzņēmību un aktīvo darbību. Jā, šobrīd ir ļoti aktīvi daudzās valstīs, tā skaitā arī Eiropā. Militārā industrija attīstās ļoti strauji. Bet šis, man liekas, ir ļoti būtisks projekts, ja mēs viņu skatāmies varbūt pat plašāk nekā caur militāro prizmu. Milzīgas investīcijas ienāk Latvijā. Mēs ļoti daudz sūkstamies, kad mēs esam pierobežā, kur netālu notiek militārs konflikts, karš. Tāpēc investori tā kā uztraucās par ieguldījumu drošību. Šis ir apliecinājums pilnīgi pretējam. Ļoti priecē tas, ka tas ir daudznacionāls, multinacionāls ieguldījums. Tas notiek Latvijā un mēs varam. Un tos labos vārdus, ko es dzirdēju arī par cilvēku pieejamiem, kas potenciāli varētu strādāt, ir ar augstu pievienoto vērtību produkts un arī cilvēki, kas ir ļoti labi izglītoti. Tas, man liekas, ir ļoti būtiski, jo es visu laiku mēģināšu tagad atskatīties uz to, ka pierobežas valsts ar Krievijas federāciju ir arī Somija. Tur cilvēku un investīcijas ir ļoti milzīgas un neskatoties to, ka šobrīd ir šis karš. Un šis, man liekas, ir tas galvenais piemērs, kas varētu dot iedrošinājumu arī citiem investoriem, ne tikai militārajā jomā saistītiem citiem. Un tas lielākais gandarījums, protams, ka tās ir augstās tehnoloģijas, kuras ir ļoti, ļoti pieprasītas, kurām ir nākotnē ļoti liela perspektīva. Un tas priecē, ka pie mums tam līdzīgs notiek, un tā lielākā cerība un īkšķa turēšana droši vien ir par to, lai tas tiešām realizētos un tas notika. Jo tās ir milzīgas investīcijas, un mēs redzam, ka tieši caur šo militārās industrijas prizmu tas nav nekas unikāls vai kaut kas jauns. Tieši pasaulē viņš tāds motors, kas var iegriezt visu to lielo motoru tajā ekonomikā un tautsaimniecībā, un tāpēc tas, man liekas, ir ļoti, ļoti svarīgi. Un redzot arī potenciālos valstis, kas varētu iesaistīties šajā projektā, kurām es redzēju, iespējams, ir arī Amerikas Savienotās valstis, Kanāda, Zviedrija, kurām jau ir ļoti, ļoti nopietnas iestrādes militārajā industrijā un kuras ir vadošās valstis pasaulē. Tas liecina par to, ka mēs varam cerēt tiešām uz tādu labu sākumu tādai daudz plašākai attīstībai. Jo es domāju, šis ir tas galvenais, kas iedrošinās cilvēkus, un kuri var šobrīd, tas viens no milzīgs izaicinājums, atrast kvalitatīvu darba spēku. Tas ir ļoti liels izaicinājums ne tikai pie mums visā pasaulē. Kaut vai šīs pašas nakts redzamības lietas, tā ir milzīga priekšrocība, un milzīga priekšrocība jebkuram karavīram, un tas ļauj viņu pašu pasargāt un dot priekšrocību karadarbībā. Un šīs visas tā ir nākotnes karadarbība, ko mēs redzam arī šobrīd, kur varbūt ir Ukrainā šī Pirmā un Otrā pasaules karadarbības veids daļēji, bet mēs redzam, ka arvien vairāk šīs modernās tehnoloģijas arvien vairāk pārvērš šo kāru pavisam citā līmenī un citām tehnoloģijām. Un šis ir tas pienesums, ja mēs vēlamies būt kaujaspējīga bruņoties spēki nākotnē, mums par šo ir jādomā un jābūt gataviem augstākajā līmenī, un šis dod to iespēju mūsu karavīriem, un ne tikai, kā jau mēs dzirdējām, šīs iekārtas jau tiek piegādātas NATO valstīm, un es būsim priecīgi, ka mēs arī varēsim, varbūt ar tādu nišas produktu, bet būt tie, kas piegādā ļoti nozīmīgas lietas visiem NATO spēkiem.